tam nav nekādu ierobežojumu. Ja nu vienīgi jūsu darba devējs darba līgumā ir norādījis kaut kādus ierobežojumus. Darba līgumā tieši var būt, ka tur pārklājas darbības jomas, bet tā tam nav nekādu ierobežojumu. Var būt vienlaicīgi gan algots darbinieks, gan pašnodarbinātais. Tad pat ir jāsaprot, ka jūs tiksiet apdrošināts divējādi, gan kā darbinieks, par jums maksās sociālās iemaksas darba devējs un ieturēs no jūsu algas, gan jūs arī maksāsiet kā pašnodarbinātais, tad jums jau būs pat lielāka apdrošināšana. Bet tādu ierobežojumu nav. Vienīgi, ja jūs vēlaties maksāt kā šis pašnodarbinātais mikro uzņēmuma nodokli, un arī jūsu darba devējs maksā šo mikro uzņēmuma nodokli, tad jūs nevarēsiet izvēlēties maksāt mikro uzņēmuma nodokli, jo jūs jau vienā vietā esat iesaistījies.